Čau, Klau! Es jau pirms laika stāstīju par to, ka VUGD, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, pa visu valsti sadarbībā ar pašvaldībām un daudz dažādiem dienestiem apsekoja tās vietas, kur tad varētu ierīkot patvērtnes tālūk. Un ilgi mēs gaidījām, jo viņi solīja, ka būs vienota karte pa visu valsti, kur tad šīs patvērtnes visas būs arī publicētas un varēs redzēt. Un tagad aplikācijā 112, ja tev vēl aplikācija nav, tad noteikti to lejupielādē. Un tur ir arī pieejama šī karte ar visām patvērtnēm visā valstī, kas ir uz šo brīdi. Protams, ne viss vēl tur ir gatavs, tās tur ir jālabie kārto un jāremontē un jādara noteikti daudz dažādi darbi, lai tās būtu pielāgotas. Bet karte ir gatava un tur tās vietas ir, tu vari lejupielādēt aplikāciju un paskatīties. Un noteikti lejupielādē 112 aplikāciju, tur ir ne tikai patvērtņu karte, bet tur ir arī dažādi padomi, kā rīkoties dažādos situācijās, gan plūdu, gan lielas vētras gadījumā. Aplikācija sūta arī notifikācijas uz telefonu, ja, piemēram, tuvojas liela vētra vai krusa. Tālūk, tā ir vērtīga aplikācija, noteikti lejupielādē.